Godātie skatītāji, šobrīd Rīga TV24 studijā ir Rīgas Tradiņu universitātes profesora Ilga Kreitus. Labrīt! Labrīt! Jautājums. Kā tev izskatās šobrīd pēc visām partiju aktivitātēm, kas tad mums īsti veido jauno valdību? Es domāju, ka vismierīgāk šī situācijā izturās un tā mēģina pie valdības veidošanas tikt, tā ir attīstība par. Es domāju, ka tur vislielākā problēma ir tā, ka JKP ir pilnīgi cits politisks spēks nekā tas, ko mēs redzējām priekšvēlēšanu laikā un pašu vēlēšanu laikā. Un es domāju, ka diezgan daudziem cilvēkiem, kas nobalsoja par viņiem, šodien varētu būt tā saucamās morālās paģiras, jo ar ko bija jāsāk JKP, ja viņi gribēja veidot valdību? Vispirms jāatbild vēlētājiem jaunais ministru kabineta modelis, tādu, kādu viņi solīja savā priekšvēlēšanu programmā. Mēs nedzirdam neko par ministriju skaita samazināšanu, par ministriju apvienošanu. Un vistraģiskākais, kas man parādīja šīs partijas un Bordāna kunga kaut kādu, neteiksim, pārņemtību ar sevi, nevis ar to, kā darbojās pragmātiska valdība, ir tas, ka šī valdība sev negrib finanšu ministru. Jo nevar būt, praktiski nevar būt normāla valdība, ja premjers un finanšu ministrs nāk no dažādiem politiskiem spēkiem, it īpaši, ja viņiem ir dažādi uzstādījumi. Atceries, 500 eiro pensijas, 200 eiro, 500 neapliekamais minimums, 1000 eiro algas un tādas. Ja nāca ar šādiem uzstādījumiem, tad izskaidrojums ir tikai viens. Visi šie uzstādījumi bija priekš tā, lai zvejotu balsis uz plika āķa bez ēsmas. Ja vēlētāji tam noticēja, tad tagad viņi var to pārvērtēt un būt, vai arī nesapratne, kā reāli darbojās valstī pārvaldības sistēma un naudas atbildības amati un visi citi. Ja? Un vēl viens paradoks ir, Latvija jau entās reizes ir uzkāpus uz grābekli bezparteiskais ministrs no ārienes. Atceries, bija mums izglītības ministra Sēles kundze, jā? Visu cieņu Sēles kundzei. Viņa bija no ārpus bez partijas. Kas notika beigās? Skandāls ar dziesmu svētkiem. Sēles kundzes vairāk nav, neviena partija ne par ko neatbild. Melbārdas kundze arī bija starp citu, bezparteiskais ministrs. Bet viņa iestājas pēc tam. Ja viņa neiestātos, ja viņa nebūtu tik veiksmīga ministra, kā viņa tagad ir, kas par to atbildētu? Un tagad paziņot, ka ārpolitikā, kas ir valsts viens no stūrakmeņiem, kuru, ja mēs iekšpolitiku vēl dalām, kā saka, pa daudzām ministrijām, tā ārpolitika, mēs taču nedalām tur rietumu ministriju, austrumu ministriju vai kaut kas tāds. Ja var paziņot, ka ārpolitika jāvada cilvēkam no ārpuses kādam, jā, profesionālim, es nevaru saprast, kas tas ir pārlietu profesionāli, kas varētu būt, jā. Kāds diplomāts visticamāk. Bet viņš nav profesionāls, viņš ir mācīts diplomātiskam korpusam un viņš ir ierēdnis, kas realizē ārpolitiku citā valstī, ko viņam pasaka priekšā valdība. Neviens diplomāts nedrīkst, kā saka, realizēt savu ārpolitiku. Viņš ir valsts pārstāvs un viņa iniciatīva ir tikai tik daudz, kā šo valsts politiku tanī valstī realizēt. Līdz ar to es esmu ļoti pārsteigts par šādu Bordāna kunga nostādni. Tur jau citam īsti nav vienam ko teikt par valdības veidošanu. Jā, tur ir varbūt vienīgi finansisti. Es arī brīnos par to, kāpēc viņi savu finansistu nevirza. It īpaši tāpēc, ka man ir mazliet uzjautājumi kaut kas cits šīs valdības veidošanas procesā. Mēs jaunie spēki, Bordāna kungs, Pabrika kungs, jaunie. Es atvainojos, jaunekļi, paņemiet savu CV un saskaitiet, cik partijās jūs esat bijuši un no cik partijām jūs esat valdībās bijuši. Un kad veido pašlaik šādā veidā un runā par jauniem spēkiem, tā varbūt kādreiz būtu vērts, par ko mēs ar tevi vēl esam biežāk, man liekas, vienīgās, kas tā vairāk piemin, atskatieties un atvainojieties cilvēkiem, kas jums nav izdevies savā darbībā. Jo neviens negrib redzēt atpakaļ, kas ir bijis neveiksmīgs, neviens no tā negrib mācīties, un mums tagad stāsta, mēs jaunie spēki. Piedodiet, man tā kā grūti saskatīt šos jaunos spēkus, un grūti saprast, kāpēc pašlaik ir tāda eiforija šī varas pārņemšanas etapā, kur mielīgi vecie spēki, jā, kā saka, rūdītie, lēnām skatās, jā, kādreiz teica runcis pienu loku un slauka ūsas, jā, skatās mierīgi, kas notiekās. Vienīgais mums ir viena liela problēma. Kas teiks valdības uzrunu 18. novembrī?
Redz, mums ir viss atvērsmē noteikts, un tas cilvēkiem ir ļoti svarīgi zināt, ka vecā valdība darbojās, kamēr tiek apstiprināta jaunā. Vienalga, vai Saeima sāk darbu vai nesāk, kamēr cita valdība nav apstiprināta, darbojās vecā valdība. Nu, redzi, no vienas puses tas ir tā mēģinājums, kurš tad izsitīs kuru no sagliem, jo arī tie mazāk iegūšās un tās vecās teica, tiem jau kam vairāk, tiem jau jāveido. Es domāju, ka tās ir zināmas bailes no tā pārņemt iniciatīvu no KPVLV, jā, pārņemt fiksu uz sevi, bet redzi, ātri neko nevar izdarīt. Viss, ja tu gribi kaut ko izdarīt pamatīgi un labi, ir pārdomāti, izsvērti jādara. Un ar šādiem straujiem paziņojumiem tikai rada arvien lielāku hausu visā tajā vidē, kas notiekās. Nē, sazvērstības teorija, kā saka, mēs neattīstīsim, jo savādāk mēs te varam uzbūvēt tādu māju, ka nedod Dievs, jā, ka Empire State Building netiks mums līdzi. Bet šeit runājot par iekšlietu ministriju, tas ir vienkārši paskatīsimies, kas tad ir JKP sejas, tie 3 cilvēki. Un tiem 2, lai gan Juraša kungu, ka es ieraudzīju, ka viņš ir ierakstīts priekšvēlēšana programmā kā veselības ministrs, veselības un labklājības. Es domāju, tas ir apmēram tāpatās, kā man ielikt Polpers direktoru, lai gan es notis vispār nepazīstu, jā, ka es nezinu, un teikt, ka tur jau galvenais ir vadīt, jā, tas man šķiet diezgan tā, saudabīgi, maigi sakot. Iekšlietu ministrija, tad Strītis kundze pieprasa savu vietu, savu darīšanu, savu būšanu, un tur gan vienīgais jautājums, ja viņi sāks realizēt to, ko viņi teica pirms vēlēšanām, tad vispārībā tam ministra kabinetam eksistēt būtu ļoti grūti, jo atceraties, pats Bordāns teica, un tad nāk Strītis kundze un viss jūs ieliks cietumā. Vai kaut kā apmēram tādā veidā, jā. Nē, redzi, kas ir pa lietu, nevienā demokrātiskā valstī visas šādas drošības struktūras, visa līmeņa nav viena. Jā, tas ir tāds zināms, diktatorismu paveids, kad visu savākt vienās rokās, un mēs ļoti labi, mēs maz ar tevi atceramies laiku, kad visa drošība bija vienās rokās, jā, un kas mūs visus pāraudzīja un kas no tā iznāca. Es domāju, ka šeit ir vienkārši elementāra lieta. JKP savu priekšvēlēšanu programmu ir nolikusi malā, un pašlaik Bordāna kungam spīd acis, kā tik pa premjeru, bet man ļoti lielas aizdomas, ka šādi strādājot neprofesionāli, sasteidzīgi, neizvērtējot valdības darbības principus, šo posteni sasniegt būs grūti, vai arī cits variants. Prezidents nosauks, un mēs jau zinām, ka neapstiprināta valdība nav nekāds jaunums Latvijā, un no tā nekāda politiskā krīze nerodās. Te ir cita lieta. Te pēc principa es te uzgāzīšu uz galvas mēslu spainu, bez tam teikšu, vai tad tu apvainojies, jā, tādām lielām izbrīnītām acīm. Un tad viņš gaida pretī, ka cilvēks, kam tas spainis bija uzgāsts uz galvas, teiks, ko, es jau nomazgāšos pats par savu naudu. Jā, man mazliet šāda taktika no tiem, kas pret ko atvainojās. Jā, laikam varbūt var pieņemt, es diez vai pieņemtu, bet ir vēl viena lieta, ko es skatījos, un man tāds asociatīvās saites radās. Es paklausījos Gobzemu kungu, neskatoties uz runātāju, jā, situācijā, un dzirdot tikai balsu, un es domāju, man kaut ko ļoti atgādināja, ļoti atgādināja. Un tad man pēkšņi pārņēma sajūta, ka es klausos Šleserkungu. Jo man ir bijis tas, ka es sēžu Šleserkungam blakus, un tā ļoti mierīgā, lēnā runāšana, nesarežģītos, samērā īsos teikumos un atkārtojot vienu un to pašu. Jo ar Šleserkungu bija tā, tu varēji viņam prasīt, ko tu gribi, es viņam televīzijā sēdēju blakus, viņš šādus priekš skatījās un runāja to, ko viņš bija ieplānojis, kas viņam bija ielikts galvā, ko runāt. Un man reizēm tagad šķiet, ka Gobzem kungs kaut kur tik ļoti atkārto šo runas stilu un veidu, lēnām, nosvērti un beigās nepasakot neko. Jo jūs nekādus jauninājumus pašlaik no KPVLV, kas notiks jaunajā valdībā, izdzirdēt praktiski nevarat. Jūs tik dzirdat vienu un to pašu. Vienīgais, ko es viņam ieteiktu latviešu publikai un latviešiem, sātanu gan nevajag piesaukt. Jā? Velnu vēl varētu, jo velniņš tāds labs tur, kā saka, tāds nabadziņš. Palaidnieks, jā, blaumaņu velniņi. Bet sātans latviešiem ir nelabais, ar ko saistās jau elle un tādas lietas. Tā kā šeit ir atkal tieši šis saspēles elements, bet tur ir atkal pretī tieši tas pats jautājums. Profesionāli cilvēki, kas varētu sākt realizēt. Te ir tā lieta. Viena lieta ir runāt, stāstīt, solīt cilvēkiem laimību, būt saviem čomakiem un visādā veidā apsaukāt žurnālistus bezjēdzībā, jā? Bet tagad, kad ir jāsāk darīt, tad mēs atduramies pret to, ka nav praktiskā. Jo kur tad ir tās 6 ministrijas?
Nē, bet visinteresantākais ir tas, ka abas lielās partijas, vienai bija 8, vienai 6. Tagad neviena nerunā par kaut kādu samazināšanu, saīsināšanu, jo to bija jāsāk, kad veido valdību, bija jāsāk. Tad mēs pie jums nākam ar modeli, kurā būs, nu, pieņemsim vairs ne 6, 8, pieņemsim 10 ministrijas. Un mēs jums piedāvājam citām partijām, apvienojam tādas un sākam šo diskusiju. To mēs neesam dzirdējuši, un līdz ar to viss jau ir palicis pa vecam, nekas jau nav mainījies. Man gribās teikt, ka vecos laikos teica kopa cūka badās sprākst, jā. Piedod par tādu izteicienu. Visi nekad nevar būt kopā, un visi nevar, nu taču... elementārie pamati ir, jā, kad ir opozīcija pozīcija, jo ja visi domā pilnīgi vienādi, tad ir jātaisa viena partija, un tad nav ko te vēlēšanas rīkot, tad tā kā Mussolini, kad viņš iegūja 54% Itālijā parlamentā, viņš atcēla vēlēšanas, jo teica, tauta savu izvēli ir izdarījusi pa vairākumu, un nav te ko naudu tērēt, jā. Tāpēc šeit, es jau zinu, ko šeit liek apakšā. Tas ir jautājums par to, vai KPVLV ir gatava runāt ar saskaņu, jā? Jo šobrīd šī sarkanā līnija tiek vilkt ļoti strikti, ja, ka nekādā gadījumā. Šobrīd ir ļoti grūti ieraudzīt, ja kopā būtu 51, tad šī saruna varētu būt arī reāla, bet kopā 51 arī, kā vakar izskanēja tas vārds, pārvilināt deputātus no citām frakcijām, pievilināt klāt. Tas, starp citu, bija Šleserkunga meistarstiķis, ka viņš vienā parlamentā 5 deputātus fiks savāca pie sevis, lai varētu uztaisīt valdību. Jā? Man šķiet, ka šobrīd tas gājiens diez vai ietu cauri un ka tas būtu neveiksmīgs PR gājiens, ko nevar realizēt. Tā kā šobrīd es neredzu šādu variantu. Un tad drīzāk mēs varam galā nonākt pēc kādām 3, 4 neveiksmēm un valdības krišanām pie ārkārtas vēlēšanas, nekā šīs te tā saucamās labējās, es vēl saku tās saucamās labējās partijas, nekā tās pārkāpt šo robežu līniju, jo arī partijām iekšienē parādās ļoti lielas pretrunas un ļoti liels jautājums, kā viņas eksistēs tālāk, jo arī partijas, kas ir parlamentā, vairākām partijām jārunā par to, ka viņas ir gājušas ar zināmu sakāvi. Kaimiņš ir uzvarētājs, ja tā skatās, jo no šīs partijas, kurā ir kaimiņš, es tā skatījos, viņš laikam ir vienīgais, kas ir bijis parlamentā, jo cilvēkam tomēr nonākt valsts augstākajā likumdevēja varā, tas ir sasniegums, jā, tas ir sasniegums tiem, kas tur nav bijuši, tiem, kas ir mainījuši partijas un braukājuši uz priekšu un atpakaļ, tas diez vai ir sasniegums. Es tomēr viņus pieskaitītu pie zināmiem uzvarētājiem, jo daudz partijas sistēmā jau uzvarētājs nevar būt ar 50%, jāsaka tā, kas tā runā, tie vienkārši neko nejēdz. Ja? Nevar dabūt 50%, ja neskaita diktatūras apstākļus. Ja? Bet, ja saņem šādu skaitu balsis pirmoreiz startējot, lai gan atkal Latvijā tas nav. Mums Latvijā pirmoreiz startējuši dabūjuši 36%, atceries Latvijas ceļš savā laikā, ja? 24 vietas, 25 vietas ir dabūjuši salīdzinoši, jā, bet priekš partijas tas ir tomēr panākums. Gribētu teikt, tā ir piespēle Jutai Strīķei, kurai pa visu varu vajag knabu, kā saka, gremdēt, ja, lai pierādītu, ka strādā slikti. Un šī gadījumā, apšaubot šīs lietas nopietnību, tiek apšaubīta knaba darbība un knaba profesionalitāte šīs lietas izmeklēšanā. Un, ja institūcija strādā neprofesionāli, tad ir viss pamats šo institūciju reorganizēt, likvidēt, pievienot vai kaut ko citu ar viņu izdarīt. Es domāju, ka tur ir ne tikai pliķis, tur ir kā tas sitiens pa saules spinumu, laikam tā ir, ja, kad elpa aizsitās ciet un ir ļoti grūti atgūt. Nosist, nenosist, bet tā situācija tāda ir izveidojusies. Te pirmais parametrs un rādītājs ir tas, ka pati ZZS sastādot savu deputātu kandidātu sarakstu dažādos reģionos bija ļoti nekritiska pret tiem cilvēkiem, un vispār viena otra partija ļoti nekritiska pret to, ko viņi noliek par savu partijas seju. Ja? Piemēram, braucot pāri pa VF tiltu un skatoties tos čempionus, jā, un starp čempioniem ieraugot, visu cieņu Kārlim Seržantam, tavs bijušais, kā saka, no žurnālista Klicis, mans bijušais students, jā, visu cieņu viņām, bet viņa darbību ar vārdu čempions, es nekādi nevarēju sasaistīt. Otra lieta šeit arī, zinām, taisnība bija, un šitie, kā saka, vecie kadri, kas ir politikā ilgstoši un kas, prot, analizēt, ierauga varbūt to, ko neierauga no malas un ko ierauga profesionāli cilvēki, kas zina, kā tās lietas notiek, jā? Jo tas ir, ka ministri kļuva pārāk
pašpārliecināti, lai gan abas dāmas ir ievēlētas, gan Reizniece Ozola, gan Čakšas kundze, un viņi vairs nesaprot, ko domā tas ikdienas cilvēks. Jā? Tu vari man ilgi un gari stāstīt pa zaļo koridoru, visu cieņu onkoloģijai, bet ja cilvēkam ar sastieptu ahilē dzīsli jāgaida 2 mēneši rindā, lai ķirurgs paskatītos un iespējams uz kaut ko viņu aizsūtītu, jā? Tāpēc nestāsti, ne, ir virzība, bet nestāsti to, ka tā ir tāda laimība, ka cilvēks vairs nezina, ko darīt. Otra lieta, loģiski, ir šī savstarpējā cīņa un duelī Brigmanis kaimiņš uzvarēja kaimiņš. Jā, to Brigmaņa kungam jāatzīst. Un trešā lieta, kas ir, ka tur ir 4 partijas iekšā kā nekā. Mēs redzējām, ka sarakstā neviens pirmais numurs nav no Zaļo partijas. Tas uz nevienā, sapcīt, reģionā, jā, 2 bija no Ventspils partijas. Un te ir vēl viena lieta, ka tas parāda, ka pašā partijā iekšā nav, ja, šīs te attiecības, kādas varētu būt. Un vienkārši pienācis, mēs skatījāmies uz vienotību, vai viņa neaizies 3 reizes valdībā un skujutaka politikā, kā bija Latvijas ceļam Tautas partijā jaunam laikam, tad jāsāk skatīties, vai šis liktenīgais trieciens 3 reizes valdībā tagad nevis būs uz vienotību, bet vai nenāk uz Zemnieku savienību. Un es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi tagad izvērtēt, jo nav ievēlēts neviens ne Zemnieku savienības, ne Zaļo partijas. Ventspilē varētu teikt Reizniece Ozola, lai gan Lemberga kungs sāk apšaubīt, ka viņa nerealizē tās partijas idejas, jo tas nāk no viņa tagad, devis no manis, jā. Ne arī Liepājas partijas pārstāvētie cilvēki. Tā kā tur var veidoties disonanci starp deputātu korpusu un partiju vadības korpusu. Partiju vadība varbūt domās vienu, bet vai deputātu korpuss pakļausies partijas vadībai? Es domāju, ka šeit ir ļoti lielas problēmas iekšā, kas ir jāskārto, un to var atrisināt tikai paši partiju pārstāvi, nevis vienas partijas. Jo mēs kaut kā esam pieraduši ZZS, Domzīme, Brigmanis. Nē. Tā tas nav absolūti, un šobrīd arī ZZS nav vairākumā šī te koalīcijā, kas ievēlēta Saeimā. Viena lieta ir būt direktoram un kļūt par ceha vadītāju, ja, vai kaut ko tādu. Jau šis jautājums, cik lielā mērā partija varētu pieņemt to, ka viņa krīt ārā no šī vadošā, jo Kučinska kungs ļoti labi ieties savā amatā, viņš dara savu darbu, jā. Tur var teikt harizmātisks, neharizmātisks, kas ko vispār Latvijā nozīmē harizma, ja tā ir partijas priekš Latvijas vēlētāji nopērkam un izrunājama, jā, nevis paša cilvēka. Tad ir nākamais jautājums, kādu ministriju dabūni, jā, ko iedod. Jo 6 partiju apvienībā nav apdraudējumi, ka koalīcija var krist. Ja arī viens nebalso, vai arī citi gadījumi. Tev, piemēram, vislabākais piemērs bija, kad balsoja par Latvijas-Krievijas līgumu Pābreni, jā. Nacionālajai apvienībai atļāva nebalsot, lai gan viņi bija koalīcijā. Bet kā tu atceries, neviens neko nekrita, jo bija iepriekš zināms, ka Saskaņa balsos par. Un tad var šīs spēlītes spēlēt. Mēs tev atļaujam to nedarīt, lai gan iekšēji mēs esam pārliecinājušies, ka tas neko nemainīs, un tu varēsi saglabāt savu seju. Tā kā atrašanās valdībā nav glābiņš ZZS, tas varētu paildzināt to periodu, ka viņi nesāk tik aktīvi darboties un pārvērtēt sevi nākamajam periodam, jo praktiski pa vēlēšanām jāsaka tā kā pa Francijas karalu. Vēlēšanas ir beigusies, sākās vēlēšana kampaņa, ja karalis ir miris, lai dzīvo karalis, ja. Te ir tieši tas pats, un ZZS tieši šis Francijas teiciens pašlaik ir daudz aktuālāks. Te ir tas jautājums. Viena lieta ir partijas atteikšanās, otra lieta ir cilvēka atteikšanās, un te sākās tas vājais punkts. Un ko es tev teicu, kas ir starp to, kurš ir ievēlēts un grib to ministru prosteni, un starp partiju, kas domā, kā strateģiski strādā. Un sekosim līdz, ko dara tie, kuriem mēs noticējām un ievēlējām. Jā, kā var nesolīt. Kā var nesolīt. Paldies par sarunu, paldies par atnākšanu šai rītā pie mums. Paldies, godātie skatītāji, visiem par līdz sekošanu, par atsūtītajiem jautājumiem. Vislabāk!